izklausās pēc tā kā plikas diršanas. Sākumā tu nesaņemsi nekādas naudas. Mājās kladītē savā galvā roleplayošu, un man kaut kas izdosies, bet es zinu ļoti daudz čaļus, kas tagad pelna tur 10, 15, 20 tūkstoši. Klau, vai zināja, ka pārdevējs Latvijā var nopelnīt 10 000 eiro un vairāk, strādājot attālināti amerikāņu vai kādā citā Eiropas kompānijā? Un šodien šajā video es tev izstāstīšu pāris svarīgas lietas, kas tev palīdzēs uzzināt, kā to izdarīt un kas ir svarīgi. Lecam iekšā. Tad, kas tas tāds ir? Tas saucās high ticket sales, un ja tu ieies internetā, googlītē un ierakstīs high ticket sales, noteikti atradīs ļoti daudz lietas un informācijas resursus, kas ir saistīti ar tiem. Lai tev nebūtu jāmeklē, es tev izstāstīšu kodolu šajā video, kas ir high ticket pārdošana, un tas ir tad, kad tu pārdod produktus, kuru vērtība ir vairāku tūkstošu eiro, sākot no 3000 eiro līdz, 30, 60 tūkstošiem eiro. Galvenā atšķirība starp tradicionālo pārdošanu ir tāda, ka high ticket pārdošanas procesa laikā tavs mērķis ir noslēgt darījumu uzreiz ar klientu pēc iespējas īsākā cikla laikā, un tev tur nav jāstrādā pie tā, lai nodibinātu tur kaut kādas super garās un ilgtermiņa attiecības, tāpēc tas ir tāds high ticket, high frequency sales un tādā veidā. Kādas ir nišas? Kur būs saraksts ar visām nišām, kuras nāk prātā. Tās, kuras varu nosaukt, ir fitness, dažādi piedāvājumi no TV, uzņem svaru, dažādi mentālie oferi, kļūsti tur labāks savā dzīvē, SaaS piedāvājumi biznesā. Tagad ļoti daudz AI rīki, mākslīgā intelekta rīki, kas tiek pārdoti, virtuālie aģenti, mārketings, super populāra tēma vienmēr bija un būs, reklāmas, aģentūras, ļoti plaši piedāvājumi ir tieši business opportunity spaceā, tā kā uzsākt savu biznesu, dropshippings, e-komercija, you name it. Tā kā to nišu ir ļoti daudz. Svarīgā lieta atkal šeit, ko es gribu izstāstīt no pieredzes, ir tas, ka mūsdienās pārdot var ļoti daudz ko. Un tad, kad tu izvēlies to savu, teiksim tā, es saprotu, ka tagad iespējams šajā brīdī tu domā par 10 000, un man vienalga galvenais kaut kur sākt, bet tā tālredzīgi domājot, es tev noteikti ieteiktu izvēlēties nišu un strādāt tādā uzņēmumā, kur ir piedāvājums kas ar tevi vispār pašu personīgi rezonē, ka tu tāds, ka tev pašam tas ir interesanti, nevis tu tāds ķipa, tur tirgošu kaut kā tādu lietu, ar ko man pilnīgi nav sakars. Un otra lieta ir reāli, vai tas piedāvājums, kur tu pārdod, vai viņš palīdz reāli cilvēkiem. Un nevis tā, ka tur ir 5 atsauksmes un 95% cilvēki neko nesasniedz. Es tev iesaku, tas, protams, ir tavā ziņā izvēlēties ētisku piedāvājumu, kas gala piegādes rezultātā arī reāli klientam dod rezultātu, ko viņi sola. Ja? Jo ir dažādi oferi tā saucamie, kur klientam tiek solītas kalni un debesis, un pēc tam ir vilšanās, un ir tādi, kas ir vairāk realistiskāki, un klienti ir apmierinātāki, un tev pašam arī noteikti būs foršāk būt tādā vidē, kur visi būs apmierināti. Kāpēc high ticket sales var nopelnīt vairāk? Tas ir saistīts ar darījumu izmēru. Iedomājies, ja tu pārdod telefonu maciņus veikalā, tas telefonu maciņa pašizmaksa ir varbūt tur eiro, veikalā tu viņu pārdod par 10 eiro, par 20, 30 vai 50. Veikalam ir nomas maksa, darbinieki, tur viss noliktava un tā tālāk. Beigās tas uzcenojums uz tā produktu ir ļoti maziņš. Protams, to maciņu tiek pārdots vairāk, bet tur nekas nepaliek. Savukārt, tad, kad tu pārdod produktu online internetā, kur piegādes izmaksas nav tik lielas, no 5000 vērta darījuma, tā kā tu vari saņemt lielāku kompensāciju. Un tad runājot par kompensācijas struktūrām, tādā high ticket sales, viņas ir dažādas. Principā tradicionālā struktūra ir tāda, ka tu nāc un strādā tikai par komisiju, respektīvi tev nekāds base salaries nav, tu vienkārši tā kā uzsāc. Labā ziņa tev, kad ņemot vērā to, ka tu esi Latvijā un
tad, kad ir tavs esošais darba laiks, ir tagad, Amerika guļ, un vakarā, tad, kad tu beidz darbu, Amerika pamostās, un tu vari iespējams kaut kādā veidā šīs lietas apvienot. Protams, ilgtermiņā tas nav sustainable, tu noteikti sagursi. Bet tas var būt kaut kāds tavs tāds paralēlā lieta, kur tu dari, lai iespējams iziet no sava darba. Tad respektīvi, tad saruna ir par ko? Par komisijām, jā. Bieži vien tas ir tikai procenta atalgojums, kas tradicionāli ir ap 10% no tava atalgojuma, no tās naudas, kuru savāc. Atsevišķos gadījumos ir arī tādas uzņēmumi, kas maksā arī base salary, bet, lai viņi tev to darītu un maksātu, tev ir jābūt kaut kam, nevis tādam, kas tikko sāk, tev jābūt kaut kādam track record, tu jau kaut ko esi izdarījis. Un šajā konkrētajā visticamākais nišā un visticamākais arī līdzīgā oferī, tas ir, kas tiek novērtēts. Nevis tas, ka tu pateiksi, es te Latvijā tur slēdzu tādus darījumus. Tas diez vai spēlēs lomu, lai gan tu vari mēģināt. Un tad tiek skaidroti on-track earnings. Katreiz uzsākot, tev izstāsta, hei, Klau, reku, te ir tādas, ir tavas iespējas. Tas ir tas, kas darbojās attiecībā uz komisijām. Tāds tas ir modelis, kam noteikti būtu jāpievērš uzmanību tam izmaksas ciklam. Jā, tātad tradicionāli tas reizi mēnesī, dažos uzņēmumos tas arī notiek pa nedēļām, ik pēc 2 nedēļām. Kas tad ir vajadzīgs? Kādas prasmes ir vajadzīgas? Obviously, tev ir jāmāk runāt angļu valodā, jo, ja tu nespēji tekoši sarunāties angļu valodā, tad tev visticamākais būs grūti iegūt darbu, jo ir daudz cilvēki. Šī konkurence ir tāda, ka tevi iespējams tev skills ir labs, bet, ja tu nerunā labi angļu valodā, tad cilvēki ar sūdīgāku skillu, bet ar labāku angļu valodas zināšanām, viņi spēs un viņi iegūs priekšroku pāri tev šajā procesa uzsākšanas laikā. Ja? Tad tev ir jārunā labi, un kad es saku jārunā labi, tas nenozīmē to, ka tev jāiet tur uz angļu valodas kaut kādiem kursiem, jāmācās tur pusgads. Tev vienkārši vajag sākt runāt, un to var izdarīt savādāk. Es izstāstīšu vēlāk par to, kā uzsākt to sadarbību, bet tev jāmāk izteikties. Ja? Neideālā formātā arī es kādreiz pirms es sāku pārdot angļu valodā, kausmīgi runāju, bet nekas. Es tāpat varēju noslēgt kaut kādus darījumus, un mēnesis, gads, gadi es sāku to darīt labāk. Pārdošanas spējas ir faktiski svarīgākā lieta, kas tev būs nepieciešama, lai tu varētu. Otrā svarīgākā lieta, ja? Tad pirmkārt, tev ir jārunā angļu valodā, otrkārt, tev ir jāsaprot, kā pārdot, un tev jābalsta savus pārdošanas skills uz kaut kādu metodoloģiju. Ja? Kāpēc? Tāpēc, kad vai tu pasaki, vai tu vari reprezentēt un pateikt, ka, hei, Klau, es esmu mācījies te, pieņemsim, ar Raivi, ja? Un Raivis man ir iemācījis to, un tu vari to parādīt. Vai arī tu vienkārši atnāc un saki, es esmu foršs. Ja tu saki, ka tu esi foršs, tad visticamākais tev arī prasīs parādīt savas spējas, kas būs arī attiecīgi roleplays, kur laikā tev prasīs, Klau, iztēlojamies, reku, ir šitāds te iebildums, un tu tagad parādi, kā tu viņu apstrādāsi. Un ja tev nebūs konkrēta struktūra galvā par to, kā to izdarīt, tad visticamākais tu atkal zaudēsi savus punktus attiecībā pret citiem cilvēkiem. Starp citu, ja runa ir par pārdošanas spējām, un ja tu gribi iegūt tādas pārdošanas spējas, lai tu varētu būt konkurētspējīgs tirgu un iegūt darbus, un ne tikai iegūt šo darbu, bet arī veiksmīgi tur pelnīt, tad droši atstāj te apakšā būs saite pie šī video. Noteikti piesakies un atstāj savus kontaktus un sazināsimies un aprunāsimies par to, kā iespējams es tev varu palīdzēt iegūt šīs spējas. Angļu valoda, pārdošanas spējas un svarīgā lieta, starp citu, par pārdošanas spējām, ļoti bieži šie high-ticket pārdevēji, viņi nepaļaujās tikai uz apmācībām, kas ir uzņēmumā. Vislabākie vienmēr ir jau līdz šim investējuši savus pašus personīgos līdzekļus, nevis gaidījuši, kad to uzņēmums izdarīs, lai viņi varētu apgūt šīs zināšanas un viņi būtu konkurētspējīgi tirgu. Jo, ja tu tā paskatīsies no augšas, tādu zoom out uztaisīsi, ir tāds bizness,
tā kā lielais bizness, un viņi ir tā kā paši kā uzņēmēji šajā mazajā uzņēmumā, jo viņi zina, ka ar savām spējām viņi varēs pārlikt uz tā kā citu uzņēmumu un uz citu uzņēmumu vajadzības gadījumā, ja gadījumā tur kaut kas noies greizi. Un kas var noiet greizi? Ļoti daudz lietas var noiet greizi no šādi uzņēmumi. Viņi ir tikai startupi. Ja? Pat nekas, ka pat ja uzņēmums taisa varbūt tur apgroza $500,000 mēnesī, viņiem visbiežāk klientu plūsma nāk no maksas reklāmām. Un maksas reklāmas var nojukt vienas dienas laikā. Tur viņus var nobanot, vēl kaut kas var notikties. Ja? Un viss ir ļoti dinamiski un mainās. Un tāpēc, ja tu pats neesi kā aktīvs un vērtība, kurš var pāriet uz citu piedāvājumu un uz citu piedāvājumu, tad tu mirsti kopā ar uzņēmumu, ja gadījumā viņam sākas problēmas. Bet tas ir atkal stāsts par citu lietu, par apmācībām, par to, ka tev jāinvestē pašam sevi, lai tu varētu būt konkurētspējīgs un arī spēt noslēgt darījumus. Ja? Lietas, kas nav svarīgas, tev nav jāzina tur CRM un tā tālāk, jo to visu iemācās. Tas ir operational lietas nav tik svarīgas, kā vai tu vari uzsākt sarunu, un vai tu vari novadīt šo sarunu līdz rezultātam, kas ir pieņemams gan klientam, gan arī tev, gan arī uzņēmumam. Lūk. Kas vēl ir svarīgi? Protams, lai tev, tad, kad tu nāksi, tas, kā izskatās tavs video un bilde, ja? Lai tu būtu foršs backgrounds, vai arī clear, vienkārši forša tukša siena, laba kamera, nevajag uzreiz pirkt kā spoguļnieci, bet vismaz forša webkamera, Apple datoriem ir labas kameras un forša skaņa, austiņas ar mikrofonu, viss tā kā neat, clear, un tu arī forša tīrā kreklā esi, gan ar klientiem, gan uz darba pārunās noteikti tev būs pārsvars pār tiem, kas ir ar telefonu, tur kaut kur un staigā, ja? Tādus īstenībā jau vairs nemaz neuzaicina uz intervijām. Nākamā lieta, labi, forši viss izklausās, ko tu man te tagad stāsti, kā man tad uzsākt, ko man darīt, kur man iet un tā. Ja tu jūties, es domāju, ka liela daļa cilvēku, kas noskatīšos šo video, viņš, es tā pārdevējs, man 15 gadu, 20, 30, 165 gadu pieredze. Es tā varu visu, ja, un, protams, tu vari iet meklēt LinkedInā, remote sales, kaut kādus darbus un piedāvājumus un pieteikties un izmēģināt savu roku, tā sacīt. Zinu daudz cilvēkus, ar kuriem es runāju un komunicēju ikdienā, kas ir tādā veidā mēģinājuši, viņiem diezgan sarežģīti iznāk, jo jāsaprot, ka tā ir liela industrija, tur apgrozās liela nauda, tāpēc arī tu vari saņemt tādus atalgojumus. Tur arī cilvēkiem tiek arī piedāvāti dažādi risinājumi, kā viņi var nokļūt tajā darbā. Hei, Klau, nāc pie mums, es esmu tur tāds un šitāds, mēs tevi iemācīsim, iekārtosim darbā, viss būs čiki-piki, un tad cilvēki maksā un redz, ka viņiem neizdodas bieži vien sasniegt to rezultātu. Tāpēc viena svarīgā lieta, ko atcerēties, pirms tu aizsūti savu naudu kādam, kurš apsola to, ka tevi iekārtos darbā, padomā, ko tu iegūsi no tā, ja gadījumā tev to neiznāks to darbu iegūt, vai tās zināšanas, ko tev iemācīs tur kopā ar to visu, būs pietiekami labas, lai tu varētu būt konkurētspējīgs tirgū, jo tas ir vissvarīgākais. Un, protams, arī svarīgi, vai viņam ir track records, vai viņiem pašiem tas ir izdevies, viņu studentiem un tā tālāk. Tā kā es noteikti to izsvērtu, pirms es darītu. Un jāstāv, starp citu, tev arī vajag labas vietas, kur tu vari atrast tiešām pārbaudītus darba devējus, tad noteikti atkal spied uz linku lejā. Mēs varam satikties, es tev varu padalīties ar to. Runājot par CV, šeit noteikti kāds HRs labāk varētu izstāstīt, kā sarakstīt CV. Protams, visam uzsvaram būtu jābūt uz sales, ko tu esi pārdevis, cik daudz. Ja tu vari norādīt savā CV metrikas, kas ir svarīgas high-ticket pārdošanā, tas ir closing ratio, cik tikšanās tu parasti mēnesī paņēmi, cik tu noslēdzi darījumus, kāds ir tavs closing ratio, kāds bija tavs, vidējais cash collected, cik naudas tu vidēji no darījuma savāci, cik tavs track records, cik tu vispār esi ienesis kopā tūkstošus, 100 tūkstošus vai miljonus. Ja? Tā kā, un ja tu visu to saliec, plus tu pieliec vēl apmācības un metodoloģijas, kuras tu esi gājis cauri, tas viss tev var strādāt no rokas. Starp citu, atkal,
atstāji savus kontaktus, un es ar tevi varu padalīties ar savu CV, kā man CV izskatījās, kad es atradu savu pirmo high ticket offeri. Lūk. Kā sagatavoties intervijai? Labi runāt angļu valodā, mācīt pārdot un labi izskatīties kamerā un būt proaktīvam. Ja tā ir grupu intervija, bieži vien meklē līderi, cilvēku, kurš stand out. Lūk, tad tas ir svarīgākā lieta. Un nākamā svarīgā lieta, ja tā ir 1-uz-1 intervija, ir, protams, tās iespējas, kādu to atstāja. Šeit noteikti tēma atsevišķam video, par kur var izstāstīt, kā to darīt. Neiešu detaļās, bet būt patiesam, man liekas, tas ir svarīgākā lieta. Un uzdot jautājumus tādus, kā neuzdot visi citi. Mūsdienās, man liekas, tā sarežģītākā lieta. Atveram vaļā ChatGPT, uzprasam, kādus jautājumus es varētu uzdot uz high ticket sales pārrunām 1-uz-1 šādā un šādā oferī, kas mani atšķirtu no visiem citiem. Un noteikti kāda forša ideja būs. Protams, vēl foršāk būtu, ja tas tev nāktu no sirds, bet ja tas nenāk, tu vari noteikti sevi apbruņot ar kādu 1-2 foršiem jautājumiem. Nezinu, kā piemēram, ko es paprasītu. Ja es ietu fitnesa oferi, pieņemsim, pārdot, palīdzēt cilvēkiem pieņemt lēmumu, lai viņi kļūtu labāka versija sev tur notievēt un tā tālāk. Kas man būtu svarīgi zināt, ir, ja es eju pārdošanas nodaļā, un es gribētu parādīt, pieņemsim, kad es esmu proaktīvs. Ja? Tas tāds cheesy jautājums, bet es varētu paprasīt tā, Klau, vai tajā laikā, kad man nebūs tikšanās ar klientiem, vai es varēšu iet cauri datubāzei un pats zvanīt klientiem un sazināties ar viņiem, lai ieplānotu tikšanās un varētu viņiem palīdzēt. Ja? Tādā veidā, ko es iesēju tam cilvēkam, ar ko es intervēju uz galvā, es viņam pasaku, Klau, es esmu interesēts proaktīvi darboties, un es jau zinu, kas ir jādara. Kā viens no jautājumiem. Vai otrs jautājums, ko es varētu uzdot darba intervijā, būtu, kas varbūt ir viena vai divas lietas, ko dara top pārdevēji, ko nedara visi pārējie. Jā, tādā veidā es parādu, ka es tēmēju uz šiem top pārdevējiem, ka es gribu saprast un apgūt tās spējas, vai ko zina top pārdevēji, varbūt ko nezina, vai ko nedara. Jā, kas man būtu jādara pirmajā dienā, ko parasti dara top pārdevēji jūsu uzņēmumā, lai es varētu būt kā viņi un vēl labāks. Un tas uzreiz parāda tavu līderu pozīciju. Ja mēs runājam par to uzņēmumu, ko izvēlēties, tad pirmkārt sarkanie karogi ir, es nezinu, kaut kādas tur overlielas komisijas, nepamatotas. Ja uzņēmums taisa maz naudu un apgroza maz naudu vai nevar parādīt kaut kādu statistiku vai ciparus, tas man radītu kaut kādas šaubas, lai gan varbūt tur kaut kādi komerces noslēgumi. Bet, respektīvi, kā es izvairītos? Pirmais, piedāvājumi, kas izklausās pārāk labi. Nezinu, mēs mācām klientiem tur kripto tradingu, un viņi kļūs miljonāri mēneša laikā. What the fuck? Izklausās pēc plikas diršanas. Es pats neesmu sastapies ar tādiem piedāvājumiem, bet tas, respektīvi, viss, kas izklausās pārāk labi, ka ieslēdz prātu un padomā, vai tas vispār ir reāli, un ja tas ir reāli, vai ja tas izklausās nereāli, vai tu vispār gribi būt kaut kam tādu piesaistošu. Ja? Ja tev stāsta, ka tu varēsi pelnīt, nezinu, tur $30,000 mēnesī, bet reāli nav neviens, vismaz viens cilvēks uzņēmumā, kas to jau izdarījis, saproti, ka tas būs 5 reizes tev grūtāk izdarīt. Jo vieglāk ir, kad kāds jau to dara, viņi var parādīt, reku ir Raivis, Jānis un Pēteris, viņi uz doto brīdi apgroza, nezinu, tur milīti, saņem komisijā 100,000 mēnesī, un katrs nopelna pa 33,000. Un viņam ir pilni kalendāri ar tikšanām, un viss notiek. Un tajā brīdī tu saproti, ok, man vienkārši būs jāizdomā, kā darīt tāpat kā Jānis. Kultūra un atbalsts, svarīga lieta, protams, pārunās tev solīs visticamākais kalnus, paļauties, kam es noteikti pievērstu uzmanību, kas ir obligātās lietas, kas ir jādara, lai būtu šajā uzņēmumā. Ja? Jo ir dažādi oferi, kur tu vari būt fleksiblāks un mazāk fleksibls. Ja? Ir tādi, kas prasa, lai tu uzvestos kā full-time employee, ir tādi, kur tu vari būt uz
puslodzi. Ja? Nu, viņi arī paši definē, kā to var izdarīt vai nevar izdarīt. Lūk, un tas ir svarīgi zināt, nu, tā kā laicīgi, un tad ir atbalsts, kādā veidā tevi atbalstīs kā jaunu pārdevēju, tad, kad tu nāks iekšā. Visbiežāk šādos uzņēmumos ir kaut kāda veida atbalsti, kas tevi, loģiski vienmēr tev tiks izskaidīts produkts, bet tad ir kaut kādi pārdošanas komandu līderi, apmācības, ar kuru palīdzību tu vari rast tā kā šo atbalstu. Atkal, maza daļa cilvēku paļaujās uz to atbalstu, lai kļūtu labam, bieži vien tavs trumpis būs tāds, ja tev jau būs šīs pārdošanas zināšanas, ja tu mācīsies no kāda, kas to jau ir izdarījis, kurš nu, spēj noslēgt darījumus. Lūk. Starp citu, ja tu gribi redzēt, kā izskatās high ticket noslēgts darījums, angļu valodā manā YouTube kanālā, man liekas, 1 vai 2 video atpakaļ ir vesela pilna saruna, kā tas ir jāizdara. Nu, treņu programmas nozīme, protams, ir ļoti svarīga. Tev var mācīt vienkārši skriptus vai klauda vai izdari vienkārši paļaujies uz šito, un atkarībā no metodoloģijas tev rezultāti var būt labāki vai sliktāki. Jo kā tu izskaidrosi to, kad uzņēmumos strādā 10 000 cilvēki, visiem izdodas kaut kā, bet kaut kādiem 3 cilvēkiem izdodas tirgot vairāk. Ja? Lai gan viņi ir tieši tajā pašā uzņēmumā. Nu, tā ir pārdošanas metodoloģija, kam es noteikti pievērstu uzmanību un izvēlētos pareizo sadarbību ar klientiem. Un tad par karjeras kaut kādām iespējām. Šī pozīcija, par kuru es tagad visu laiku te runāju, saucās closers. Cilvēks, kurš tiekās ar klientiem, lai novadītu tikšanos un noslēgt darījumu. Vēlamais 1 sarunas laikā, varbūt 2 sarunu laikā. Ļoti atsevišķos gadījumos, ja tu pārdod dārgu produktu, kurš maksā 50, 100, 150 tūkstoši, SaaS risinājums uzņēmumiem, lieliem uzņēmumiem, kur ir dažādi līmeņi, kur ir vairākas šīs stadijas, lai akceptētu šo piedāvājumu, tad iespējams tur ir vairākas šīs tikšanās, par to mēs nerunāsim. Lai tu varētu tikt closera pozīcijā, tev ir jāsaprot viena svarīga lieta. Liela daļa no šiem uzņēmumiem skatās uz klientu plūsmu kā uz investīciju, kā uz ROI. Respektīvi, es tev iedošu klasisku piemēru. Šajās high ticket nišās viena tikšanās ar klientu, kurš atnāk ar tevi uz Zoom, maksā vidēji ap $250. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņi maksāja reklāmās vai kaut kādā savādākā veidā sevi popularizēja, lai cilvēki viņus redzētu. Tad tur pieteicās līdi, SDR vai vēl kāds cits, tā arī ir tāda pozīcija. Ja? Zvanie šiem cilvēkiem, viņi saņem algu, viņi maksā par mārketingu, organisko vai maksas mārketingu. Un tad tie cilvēki nāca iekšā, un līdz tas cilvēks nonāca tavā kalendārā, tas jau uzņēmumam maksā $250. Ja tu paņem 10 tādas tikšanās un nenoslēdz darījumus, sarēķini. Un tad jautājums tāds, ja tu no 10 tikšanām nevari noslēgt vienu darījumu par 5000, tad visticamākais tu zaudē uzņēmumam naudu. Tas ir iemesls, kāpēc tev jābūt labam, lai tu varētu gan uzņēmumam ienest, gan arī pats nopelnīt. Visi grib būt šajā pozīcijā, bet lai tu būtu šajā pozīcijā, tev tiešām jābūt spēcīgam un ļoti labi sevi jāparāda. Bieži vien, kas līdz tam, kā tu tiksi tur, tev dos iespēju runāt ar tiem cilvēkiem, kuri ir tajā sarakstā, kuri nav bijuši tik karsti, lai atnāktu uz šo tikšanos. Un tad tas, ko tu varēsi darīt, būs zvanīt tiem cilvēkiem, kuri jau pieteikušies, kuri nedaudz vēsāki, bet par kuriem tāpat ir samaksāts. Ja? Tu nezini, viens līdz varbūt maksā $10, $20, $30, kas ir datubāzē, lai dabūtu viņus uz tikšaniem, lai pierādītu sevi, ka tev iznāk un lai tu varētu būt cienīgs tam, lai saņemtu šos klientus un nededzinātu uzņēmuma naudu. Kas tad tev būs tad jāapgūst? Tad tev būs jāmācās, kā runāt pa telefonu ar klientu. Faktiski tas pats darījuma noslēgšanas process tikai pats sākums, lai tu varētu pierādīt sev un, protams, arī nopelnīt. Bieži vien šajā pozīcijā tad, kad tu pats sev norganizē tikšanos, pats viņu noslēdz, tu arī vari saņemt lielāku atalgojumu, kā tu vienkārši sēdi un gaidi kā princis, ka tev ieplānos tikšanos. Lūk. Un tad ir vēl tāda kā pirms pozīcija, ka ja tev tā angļu valoda vēl joprojām nav tik laba, kādā līmenī viņa varētu būt, tad tu arī ar ziņām,
ar tekstuālām ziņām, rakstot klientiem, sazinoties ar viņiem, arī tad var vienoties par tikšanām un iespējams ieplānot tikšanās kādam citam uzņēmumā, kas to jau var izdarīt un nopelnīt kaut kādu savu veidu komisiju. Mans ieteikums, ja tu redzi uzņēmumu, kurš tev patīk, kura piedāvājums patīk, kuri nedirž, viņi arī reāli sasniedz rezultātus un viņam arī ir, viņi arī ne tikai viņu klienti sasniedz rezultātus, jo, kad es saku sasniedz rezultātus, es saku par klientiem, bet arī viņi paši taisa rezultātus, un tu redzi sevi nevis tādā kā, tur nezinu, pioniera lomā, kurš izies cauri un pacel šo uzņēmumu gaisā, jo, ja tu redzi sevi tā, cepuri nost vecīt un tikai uz priekšu, bet ja tu redzi sevi, neredzi cilvēkus, kurus tu varētu replicēt, kur tu varētu būt, hei, Rekur Džons, viņš taisa dešuku mēnesī, un visu, ko viņš izdara, paņem 50 tikšanās, noslēdz 10 darījumus, tur bla, 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 izdara tādus rezultātus, tad ir track records, tad tu vari noteikti izskatīt, un ja tev saka, hei, mēs esam gatavi tevi ņemt, bet tu vēl nedari šeit, nāc uz mazāku pozīciju, tad tā noteikti ir iespēja, ko izsvērt un darīt, lai iekustinātu šo procesu un nopulēt, tā kā savu skillu sāk pulēt un viņu strādāt, jo tu vari daudz domāt un darīt, ka, hei, Klau, es te rekur mājās kladītē savā galvā roleplayošu un man kaut kas izdosies, bet īstenībā neizdosies. Pēdējā lieta – reālie izaicinājumi. Pirmkārt, tās ir laika joslu atšķirības. Lai tu varētu veiksmīgi komunicēt ar klientiem, tev visticamākais savu darba dienu būs jāsāk 2, 3, 4, 5 vai pat 6 vakarā, un tad paskaiti tās stundas, būs nobīde. Ja? Sākumā noteikti labā lieta ir tāda, ka tu vari kaut ko apvienot, kamēr mēnesis 2, kamēr tu transition un tu saproti, ka, hei, Klau, es gribu būt tur un es gribu tā rīkoties. Ilgtermiņā, protams, te ir jautājums par to, kādu iespaidu uz tavu organismu atstās tas, ka tu reāli strādā līdz naktī. Man paša personīgā pieredze, es esmu to darījis, ar laiku organismus sagurst, tā kā izdarot. Tālāk. Otra lieta, kas visticamākais būs arī izaicinoša, ir tas, ka sākumā tu nesaņemsi nekādas naudas. Respektīvi, lai tu to varētu darīt, es zinu ļoti daudz čaļus, kas tagad pelna tur 10, 15, 20 tūkstošus, viņi vienkārši vēl joprojām dzīvoja pie saviem vecākiem. Dzīvoja pie vecākiem, jumts ir, ēdiens ir, viņš čotka krūta var darboties. Otrs variants, tev ir kaut kādi uzkrājumi, kur tu saproti, hei, es varēšu izdzīvot tik un tik mēnešus, un tad tu vari neuztraukties, ka tev nebūs ko ēst. Ja? Labā ziņa, kā tāpat kā uzņēmēja darbībā, ne katru mēnesi ir tie rezultāti, kādi viņiem ir jābūt, bet tur kaut kur tālumā ir treasures. Un trešā lieta ir tas, ka tev jābūt ir diezgan disciplinētam, vai arī tev ir jābūt rīkiem un tūliem, ar kura palīdzību tu vari strādāt efektīvi. Jo, guess what? Tev nebūs priekšnieka, kurš nesēdēs, neskatīsies tev uz rokām, un viņš neteiks tev kaut ko darīt, tev būs daudz, kas jādara pats. Tas ir forši, fleksibilitāte, tu varēsi ieviest kaut kādas, varbūt, savas kreatīvos piesitienus, bet tajā brīdī, tad, kad tu zvanīsi klientiem, viņi tev teiks nē, ka viņi negrib. Tad, kad tu pasēdēsi stundu, 2, 3 pazvanīsies, tev nebūs kolēģi, ar kuru iziet pīpētavam, aprunāties, uzpīpēt, pateikt, ka visi klienti tur šitādi un tādi. Tev būs pašam tam jāiet cauri, tāpēc ir svarīgi, lai tev ir mentors, kas tev varētu palīdzēt, atbalstīt un svarīgākais iemācīt tev skillus, lai tu varētu pārvarēt šīs lietas. Labā puse šim, tu vari būt mājās kopā ar savu ģimeni, tu vari strādāt no savām mājām, no vecāku mājām, būt kopā ar vecākiem, ar savu ģimeni, tu vari būt Portugālē, sērfot pusdienu laikā vai pa dienu, tu vari būt, Panamā vai vēl kaut kur. Un tā ir otra puse. Tāpēc, ja tev ir jautājumi par to, kāda skilla tev vajadzīgi, kur iespējams atrast oferus, vai kā sākt, lai tu varētu tur nonākt, apakšā būs links, piesakies sarunai, aprunāsimies un, hei, varbūt 10 000 būs pavisam tepat jau aiz stūra tavā bankas kontā. Čau!